Manā prātā vasarnīca būtu kaut kā tāda siltumnīca, kaut kas ļoti gaišs un tāds caurspīdīgs, bet mēs nonākam pie melnām durvīm. Tas nosaukums ir ieķējošs, bet es domāju, ka katrā notikumā viņa pārtop kaut kādā citā veidolā. Ir gandrīz kā vasarā. Nu, ja piever acis, jā, tad... Tagad telpa ir tukša, bet baltajā naktī kā tā tiks piepildīta? Tur būs pāris elementi, bet, lai iedotu tādu kopējo rāmējumu, tā būs instalācija, kinētiska skulptūra, kas sastāvēs no tādas kā hidrauliskas sistēmas. Tas nozīmē kaut kas ar ūdeni? Jā, kas tiks piestiprināts pie griestiem, tādā kā ovāla veida formā. Pilēs visu laiku ūdens, un tas radīs tādu kā fona troksni, fona tādu ritmisku sajūtu. Tad būs ļoti daudz augu. Lai tad arī dotu to oāzes sajūtu, un tāpēc arī tas ūdens, lai tie augi dzīvotu. Un lai tie augi dzīvotu, vajag ne tikai ūdeni, bet arī gaismu, un tā gaisma būs rozīga. Un tad šeit ienākot, tad būs tāds diezgan, es teiktu, spēcīgs kontrasts no tā, kas notiek laukā. Jo tās melnās durvis jau ir tādas jau liekas, kas tur var būt, kāda vasarnīca, kas tur var būt, bet te tātad BEF vasarnīcā, cikos un kur un kad? Jā, tātad pat instalācija būs vaļā 3 dienas. No piekdienas līdz svētdienai, no 3 līdz 8 piekdienu un svētdienu. Savukārt Baltās naktis pašā dienā būs no 6 līdz 1 naktī. Un pa vidu vēl ir kaut kāds koncerts. To es zinu arī šeit šajā vidē. Jā. Nu, tas ir Saldais ēdiens, tas ir Spāris Vītols koncerts ar nosaukumu Šūpuļdziesmas nomodam. Un viņa muzicēs 45 minūtes, tā kā ierodaties laikā. Ja neesat laikā, tad ierodaties klusām. Es negribu teikt, ka tā tagad būs dzīvi transformējoša pieredze, bet jūs nekad vairs nebūsiet tādi kā iepriekš. Bet es ceru, ka tas būs atmiņā paliekoši. Nu, telpa ļoti skaisti. Un es, kā jūs redzat, šeit nekā nav. Tāpēc atnāciet uz baltajā naktī šeit, BEF vasarnīcā, un tad jūs redzēsiet, kā šī telpa būs pārtapusi. Jā. Un ja nesanāk tajā naktī, tad vai nu piekdien vai svētdien. Visi brīdēs var tā būt.